ir meringa? Meringa ir olu baltums sakults ar cukuru. Meringa vispār kā tāda ir radusies jau 17. gadsimtā un ir nonākusi līdz mūsdienām. Sanāk tā, ka meringa ir izveidojušies veseli 3 pagatavošanas veidi. Tā viņas arī saucās itāļu meringa, franču meringa un šveices meringa. Sanāk tā, ka ar ko viņas atšķirās? Atšķirās ar pagatavošanas tehnoloģiju. Respektīvi, franču meringa ir visvienkāršākā, jo šeit ir tā, ka mēs olu baltumu kuļam ar cukuru un mums nav baigi daudz netīro trauku, ja, un viss ir ļoti vienkārši. Šeit ir viens galvenais moments, kad olu baltumam ir jābūt istabas temperatūrā, ja mēs gatavojam pēc franču metodes, ja, un lēnītēm varam cukuru klāt. Tādā veidā gatavojot meringu. Ja. Ar ko atšķirās itāļu meringa? Itāļu meringā ir tā, ka mēs vāram sīrupu, ja, un tad to sīrupu lēnītēm pievienojam olu baltumam, kuru mēs tā kā kuļam. Ja. Ar ko atšķirās šveices meringa? Šveices meringa atšķirās ar to, ka mēs gatavojam putojam olu ūdens peldē. Mēs šeit atkal te nav vajadzīgs olu baltums tā kā istabas temperatūrā. Šeit mēs varam paņemt no leduskapja, samaisīt kopā ar cukuru, var pievienot arī vaniļas cukuru vai vanilīnu, ja, un likt ūdens peldē un visu laiku tā kā maisot, sagaidīt to brīdi, kad cukurs ir izšķīdis. Un tad mēs putojam šo olu masu, līdz mums atkal putas ir tā kā gaisīgas un foršas. Visas meringas ir foršas, ja, visas viņas ir labas. Katrs izvēlās to, kurā viņam tā kā tuvāk pie sirds. Man, pieņemsim, patīk vairāk franču, tāpēc, ka es jau iesāku gatavot arī, tas bija mans starts, es iesāku gatavot makaronus uz franču meringas, ja, un tāpēc man viņa ir tā kā tuvāk. Bet gan šveices, gan itāļu, viņas arī ir baigi foršas un baigi labas. Un te vēl ir jāsaprot, ja, kādam nolūkam jūs izmantojat tās meringas, jo, pieņemsim, kas attiecās uz franču meringu un šveices meringu, ja, tad tās meringas ir vēl jāgatavo cepeškrāsnī. Kas attiecās uz itāļu meringu, tad to meringu var pasniegt tā kā nodekorēt kūkas vai tartes, un jūs esat redzējuši noteikti, kad ar meringu tā kā pa virsu ir tās tartes, ja, baigi forši noformētas, un tad viņas apdedzina tā kā ar uguni, un viņas tādas brunganas, zeltainas, ja, ir, un ļoti garšīgas. Tā kā skatoties kādam nolūkam, skatoties kādu desertu jūs gatavojat. Un kas ir ļoti forši? Ļoti forši ir tas, ka jūs šajā kursā varat iepazīt visas 3 meringas. Ja? Mēs gatavojam pavlovas kūku uz franču meringas, tad mēs gatavojam mazās kūciņas uz šveices meringas. Un tad, kad jūs man atsūtīsiet mājas darbus, jūs saņemsiet dāvanā vēl vienu recepti, kas būs itāļu meringa, un jūs varēsiet pagatavot ruleti. Ja? Ļoti sīki un smalki par visām meringām, kādiem desertiem, par cukuriem, par olu baltumiem, par visām šitādām lietiņām, par stabilizatoriem mēs runājam ar meitenēm tā kā 2 reizes mēnesī, un tur es dalos jau tā kā sīkāk padziļinos, iegrimstam šitajā tēmā. Ja arī tev ir interese, mēs tevi gaidām, var pievienoties. Lai tev izdodas, lai tev garšo un foršu dieniņu!